Laipni lūdzam Unimax darbnīcā. Mani sauc Tomas Krasenskis. Pagatavosim šuvēju. Līmēta koka plātne ir pusfabrikāts, ko izmanto galdniecībā mēbeļu ražošanā, piemēram, galda virsmām, bet arī kāpņu būvniecībā konkrēti. Pakāpienu izgatavošanai. Līmēta koka plātne var būt dēļa vai plātnes formā atkarībā no malu attiecības. Jebkurā gadījumā tā ir salīmēta no vairākiem gabaliem, vai no līstiem, dēļiem vai brusām. Agrāk man šķita, ka līmēta koka plātne ir tikai lētāks masīvkoka aizstājies no viena gabala, bet tā gluži nav. Masīvkoks, ja tas nav pareizi apstrādāts un kopts, mēdz izliekties. Tāds ideāls liels zaļmateriāla gabals ir patiešām diezgan rets. Jums jāprot to izvēlēties un apstrādāt. Tātad, jā, parasti ir lētāk izgatavot lielu plātni no līmētas koka plātnes, nekā no viena gabala. Bet kas ir vēl svarīgāk, pareizi izgatavota līmēta koka plātne ir stabila un neizliecas. Turklāt līmēto plātni var teorētiski bezgalīgi pagarināt ar līmēšanu. Visvienkāršāk ir izgatavot līmētu plātni no viena zaļmateriāla gabala, kuru sagriežam vienāda platuma līstēs vai brusās. Tās savstarpēji pagriežam un salīmējam. Pareiza pagriešana nodrošina izlīdzinātu izliekumu un arī saskaņotu zīmējumu. Un tā ir vēl viena lieta, ar kuru var burtiski brīnumus darīt ar līmēto plātni. Tas ir atkarīgs no tā, vai jums ir sānu vai vidus zaļmateriāls. No tā izriet zīmējums uz virsmas. Sānu zaļmateriāls izceļas ar izteiktu zīmējumu, ko sauc par flāderi, kas ir tā sauktā tangenciālā jeb pieskaras griezuma rezultāts. Savukārt tuvāk centram ir zaļmateriāls ar paralēlu zīmējumu, kas rodas tā sauktajā radiālajā griezumā. Ja jebkuru zaļmateriālu sagriežat kvadrātveida šķērsgriezuma stieņos, varat tos pagriezt līdzīgi kā bērnu attēlu klucīšus, lai noteiktu, kādu izskatu gala savienojums iegūs. Ar šādām teorētiskām zināšanām mēs varam droši ķerties pie savienojuma izgatavošanas. Konkrēti man ir pieejams evalētas egles dēļi ar šķērsgriezumu. 40 x 200 mm un garumu 1 metrs. Man no tiem jāizgatavo plāksne ar biezumu 30 mm. Dēļi ir redzami izliekti. Ja mēs tos izlīdzinātu šajā stāvoklī, mēs zaudētu daudz materiālu, tāpēc labāk būs izlīdzināt malu un materiālu sagriezt uz līstēm ar platumu 34 mm. Sakarā ar izliekumu malas nebūs pilnīgi perpendikulāras, bet tas nav svarīgi, jo salīmēto plātni vēl izlaidīsim caur biezumu frēzi. Ja jums tomēr nav frēzes un vēlaties plātni salīmēt tīri, lai pēc tam to tikai noslīpētu, izlīdziniet malu perpendikularitāti vismaz uz galda zāģa. Ideāli ir, ja atsevišķos dēlīšus sakārtojam tā, lai saglabātu sākotnējo secību. Tad atliek tikai pagriezt vienu gabalu par 90 grādiem uz vienu pusi un nākamo gabalu par 90 grādiem uz otru pusi. Tādējādi dēlīši būs savstarpēji pagriezti par 180 grādiem, kas izlīdzinās spriedzi un vienlaikus. Turpinās rakstu. Tomēr nevienmēr izdodas salikt dēli no viena koka gabala, piemēram, ir nepieciešams izņemt bojātus gabalus. Tad mums ir vairāk jāeksperimentē. Gada gredzenu gaitā. Vislabāk redzama šķērsgriezumā tātad dēļu galos. Pat bez dziļākām zināšanām ir skaidrs, kā tās mainās. Mums arī jāpievērš uzmanība gala rakstam virsmā, lai neradītu maiņu starp radiālo un tangenciālo. Ķersimies pie pašas līmēšanas. Mums jāizmanto konstrukcijas galdniecības līme. Konkrētā veida izvēle ir atkarīga. Piemēram, no līmējumā koka veida prasībām pēc ūdens izturības vai tā sauktā līmes atvērtā laika. Parastā D2 kategorijas līme ir piemērota mīkstāku koku līmēšanai un paredzēta tikai iekštelpā. Tā priekšrocība ir zemāka cena salīdzinājumā ar D3 un D4 kategorijas līmēm. Kad līmēju lielu dēli, piemēram, no ozola, es uzreiz izmantoju D4 kategorijas līmi. Konkrēti šī līme nav uz poliuretāna bāzes, tomēr tā ir lieliska ūdens izturība, turklāt. Ilgs atvērtais laiks, un tā darbojas, arī zemās temperatūrās. Līmi var uzklāt dažādos veidos. Pietiek to uzklāt uz vienas no līmējumām virsmām, kuru vienmērīgi pārklājam ar atbilstošu slāni. Ar līmi netaupām, bet arī netērējam lieki, pareizo daudzumu. Varam novērtēt tikai ar praksi. Maz līmes nozīmē zemāku savienojumu stiprību. Daudz līmes presēšanas laikā bezjēdzīgi izplūdīs. Un mēs esam pie tā, ar ko presēt. Ja neņemam vērā profesionālos hidrauliskos presus, principā var izmantot gandrīz jebkuru skrūvju skavu, kurai ir pietiekama roku atvēršana. Ar parastajām FE tipa skavām ir grūtāk manipulēt, tāpēc parasti tiek izmantoti knehti, cauruļu vai korpusu skavas. To priekšrocība ir spēks, kas darbojas tuvu stienim, kas arī kalpo kā pamats savienojumam. Tomēr ir labi izmantot arī šķērsvirziena paliknību.
Savilkt to ar pretējo plāksni, izmantojot skavas. Visu to var izdarīt vienā solī, ar speciālām spiedēm, no Unimax ražošanas. Līstes vai dēļi tiek saspiesti kopā un vienlaikus no augšas un apakšas nostiprināti, ar masīviem tērauda profiliem. Tie ir pārklāti ar pulverkrāsu, no kuras viegli notīrīt sacietējuši līņi. Vienā galā ir skava ar skrūvējumu pamatni, pretējā galā ir skava ar fiksētu pamatni, kuru var pārvietot pa stieni 10 cm soļos. Arī skavu ar skrūvējumu pamatni var nelielā diapazonā pārvietot uz vienu no 3 pozīcijām atkarībā no līmētās plātnes biezuma. Plānai plāksnei skava tiek vairāk noliekta, tāpēc tai jābūt piestiprinātai tālāk no malas. Līmēšanai mums būs nepieciešami vismaz 2 stieni pāri un 2 skavu pāri. Sistēma ir izstrādāta kā savelkama un katram nākamajam līmenim. Mums pietiks ar 1 stieni, pie skavu pāra. Skavas nedrīkst būt tālāk viena no otras par 30 cm, tāpēc uz metra garumu. Mums jābūt vismaz 4 skavām. Protams, mēs varam papildināt šīs skavas ar dažām skrūvju skavām, lai palielinātu spiedienu un nodrošinātu tā vienmērīgāku sadalījumu. Tāpat mēs varam sadalīt spiedienu un aizsargāt savienojumu malas, izmantojot ielikņus, kas ir tāda paša biezuma kā savienojums. Skavas piestiprinām pie stieņa atbilstoši savienojuma platumam, maksimāli var līmēt platumu līdz 120 cm. Ja līmējam lielāku daudzumu šaurāku savienojumu, mēs varam tos novietot blakus. Neaizmirstiet atstāt līmi starp pārējām līstēm. Uz apakšējā stieņa novietojam klucīšus un izņemot pirmo, visus pagriežam ar līmēto malu uz augšu. Vieglītiņām savelkam tos kopā un visu virsmu pārklājam ar līmi. Atbrīvojam skavas un klucīšus pakāpeniski pagriežam, vienmēr novietojot tos ar līmi pret iepriekšējo gabalu. Tagad mēs varam aizmugurējā skavā ievietot augšējo stieni, izvilkt to caur priekšējo skavu un sākt savilkšanu. Pateicoties sešstūra galvai pievilkšanas skrūvei, pievilkšanas un atbrīvošanas pātrināšanai var izmantot sprūdratu, akumulātoru skrūvgriezi vai pneimatisko sprūdratu pievilcēju. Tomēr pievilkšanai nekad neizmantojiet trieciena pievilcēju, jo tas varētu sabojāt vītni. Saplāksni atstājam presēties uz laiku, ko nosaka līmes ražotājs, šajā gadījumā pusstundu, pie 20 grādiem pēc Celsija. Pēc tam varam atbrīvot skavas un noņemt lieko līmi, kamēr tā vēl ir elastīga. Tomēr turpmāka apstrāde ir iespējama tikai pēc pilnīgas sacietēšanas, kas parastos apstākļos parasti aizņem 24 stundas. Saplāksni ir ideāli izvilkt līdz galīgajam biezumam ar biezuma frēzi. Ja saplākšņa kopējais platums neietilpst mašīnā, mums jāapstrādā šaurāki gabali un tikai tad tos salīmēt kopā līdz vēlamajam platumam. Izvelkam tos līdz biezumam, kas ir tuvu 30 mm, atstājot nelielu rezervi slīpēšanai. Izlīdzinām malas un varam salīmēt kopā. Pēc līmes sacietēšanas seko apgriešana līdz galīgajiem izmēriem, ja nepieciešams špaktelēšana un slīpēšana. Savienojums ir pabeigts. Atliek izlemt, kā veidot malas. Un, ja nepieciešams, kādu virsmas apdaru izvēlēties. Saplākšņa plāksnes izgatavošana ir viena no pamata galdniecības prasmēm un ar piemērotu aprīkojumu. Jūs varat ievērojami atvieglot un pātrināt darbu, neatkarīgi no tā, vai esat profesionāļi vai amatieri. Tāpēc es, kā parasti, ievietoju saiti uz izmantotajiem skavām. Aprakstā zem video. Ja jums patika video, lūdzu ielieciet mums like. Ja vēl neesat abonējuši mūs, varat to izdarīt, izmantojot pogu abonēt. Un, ja vēl uzklikšķināsiet uz zvaniņa, jūs būsiet pirmais, kas uzzinās par jaunajiem video no Unimax darbnīcas. Paldies par skatīšanos un ceru uz drīzu tikšanos!